Tātad mazulītim ir ļoti svarīgi dzirdēt balsi. Tad, kad mazlītis piedzimst, pirmo, ko viņš atpazīst, ir viņa vecāki, un viņš atpazīst savas mammas vai arī sava tēva balsi, jo tas ir tas, ko viņš ir dzirdējis arī tad, kad bija mammai vēderā. Tad, kad mazulītis ir nomodā, kad viņi runā, un kā notiek runāšana, komentējot viņa šo te uzvedību darbības, vai arī vecāka darbības, vai arī ko jūs darat kopā. Tad tā nav jābūt tādam dialogam vai garam, ātram, straujam monologam, bet tiešām tādā lēnā, mierīgā, maigā balsī jūs komentējat, kad reiz kā tu esi pamonies, kā tev kājas kustās, vai kā tu žāvājies. Ja tētis, tad tētis atkal komentē savas darbības, ko viņš dara, kad nāks viņam rociņos, samīļosies, un ar to arī viņš atpazīst. Tāpēc ir svarīgi turpināt runāt ar bērnu, un šis ir saistīts ar to, kā bērns iemācīsies valodu. Valoda neveidojas no tā, ka bērns uzreiz saka vārdus. Valoda veidojas no tā, ka bērns dzird šo valodu.